Sveicināti! Es, Ēriks Niedre, priecājos jūs uzrunāt raidījumā par jaunāko laiku ēru mūsu valsts, mūsu sabiedrības vēsturē. No domām par neatkarību līdz neatkarības atgūšanai, līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, līdz šodienai. Notikumi, kurus redzējām. Notikumi, par kuriem lasījām, dzirdējām, par kuriem paši runājām. Notikumi, kur iespaidoja mūsu dzīvi pēdējo 20 gadu laikā. 4. sērija – 1997.–99. gads. Krievi saka šprotēm nē, pērkonkrustieši spridzina uzvaras pieminekli, mobilais kļūst par masu produktu, ar auto 3. stāvā Rīgas pilī ievācas profesore, Ķirsona atbilde McDonaldam. 1997. gads – reti neveiksmīgs gads Lielbritānijai. Autokatastrofā Parīzē iet bojā viens no nācijas simboliem – Velsas princese Diāna. Tobrīd gan viņa jau ir šķīrusies no troņmantnieka, prinča Čārlza, taču cilvēku attieksmi tas nemaina. Diāna tiek saukta par tautas princesi un bauda vispārēju cieņu un mīlestību. Diemžēl publikas uzmanībai ir ēnas puses, jo bojā princese iet tieši masu mēdīju pārliekās uzbāzības dēļ. Diānas automašīnas šoferis, bēgot no paparacī, ietriecas tuneļa balstā. Tā nebija vienīgā Lielbritānijas neveiksme. Britu ganāmpulkus piemeklē ļauna slimība – govju trakumsērga. Zinātniskā valodā sūkļu veida encefalopātija. Slimā govs nekļūst traka un nebrūk virsū apkārtējiem, taču, ja cilvēks apēdīs šādas govs gaļu, tad saslims ļoti smagā formā. Sāksies nervu šūnu noārdīšanās. Nav izslēgts pat letāls iznākums. Tā ir īsta katastrofa. Nākas izkaut gandrīz visus ganāmpulkus, 10 000 lielopu. Cīņā pret govju trakumsērgas izplatību iesaistās visa Eiropa. Pārējās valstis nosaka lielopu gaļas importa aizliegumu no Lielbritānijas un metas apsekot savus lopiņus, kad tik nav saslimuši. Sekas izjūt ik viens eiropietis, ja vien nav veģetārietis. Jūtam ceļas lielopu gaļas cenas. Arī Latvijā. Pirms brīža steiks restorānā maksāja 3 latus, bet nu jau 2 dārgāk – 6. Rīgā uz brīdi pat izceļas viegla panika. Paklīst runas, ka McDonald's ēstuvēs hamburgeros tiek izmantota britu govju gaļa. Izrādās, tie ir tikai izdomāti nieki. Eiropā ir arī labās ziņas. Eiropas Savienības valstu vadītāji nolēma spērt vēsturisku soli, paplašināt savienību. Tā patiešām ir liela izšķiršanās, pievienot austrumeiropiešus, kuri tikai sāk apgūt demokrātijas pamatus. Vispirms nolēmts iestāšanās sarunas uzsākt ar Čehiju, Poliju, Slovēniju, Ungāriju, Kipru un Igauniju. Abas pārējās Baltijas valstis, Latvija un Lietuva, ir pat mazliet apvainojušās, ka Igauņi aizsteigušies priekšā. Bet nekas jau nav zaudēts. Drīz vien Eiropa uzsāks sarunas arī ar mums. Protams, visām potenciālajām jaunajām dalībvalstīm vispirms jāizpilda mājas darbi. Jānovērš Eiropas Savienības norādītie trūkumi ekonomiskajā, valsts pārvaldes un cilvēktiesību jomā. Darāmā daudz, taču beidzot vismaz ir skaidrs mērķis. Ir arī skaidras instrukcijas un Eiropas Savienības ekspertu padomi, ko un kā vislabāk darīt. Nerunājot nemaz par Eiropas finansiālo palīdzību. Pirms iestāšanās programmas, jeb FARE ietvaros, Latvija saņem vairāk nekā 400 miljonus eiro. Runājot par konkrētām problēmām, kas prasa konkrētu risinājumu, bieži vien dzirdam, ka redziet vajag tāpēc, ka Eiropas Savienība mums prasa, mums par katru cenu tur jānokļūst. Manā izpratnē Eiropas Savienība ir tikai līdzeklis, un es nezinu, vai Latvijas tauta pēc 10 gadiem gribēs stāties Eiropas Savienībā. Varbūt gribētu šodien, jo mūsu atpalicība no vidējiem standartiem ir drausmīga. Bet vai gribēs, kad šie standarti būs pacelti? Nevienā brīdī neesmu teicis, ka esmu pret iestāšanos Eiropas Savienībā, bet vai mērķis ir Eiropas Savienība vai Eiropas Savienības līmeņa labklājība? Beidzot, visiem ir skaidrs. Latvijas iekļūšana Eiropas Savienībā ir tiešām reāls un sasniedzams mērķis. Eiropa ir tik tuvu, kā vēl nekad pēdējā pusgadsimta laikā. Ceļošana pa Eiropu ir kļūsi vienkāršāka un ātrāka, taču saglabājas viena problēma – kā tikt līdz Eiropai, jo pa vidu ir Polija, kur izrādās Latvijas turistam uzglūn briesmas.
Brauciens cauri Polijai ir bīstams ne tikai vientuļiem ceļiniekiem, bet arī turistu autobusiem. Ja apstāsies ceļmalas benzīntankā vai kādā nomaļā atpūtas vietā, tad ļoti iespējams pēc brīža būs klāt auto ar būdīgiem ādas jakās tērptiem vīriem. Aplaupīt var pat Varšavas centrālajā stacijā. Arī tur dežurē izspiedēji, kas iebraucējiem liek padalīties ar naudu. Teorētiski par turistu drošību vajadzētu gādāt poļu policistiem, taču tie parasti nav uzdevumu augstumos. Rosīties sāk vien tad, kad bandīti jau gabalā. Vēl ļaunāk, dažreiz laupītāji ir tērpušies policistu formas tērpos un aptur mašīnas tieši uz ceļa. Uzbrukumi kļūst par sistēmu. Gada laikā Polijā aplaupītas vismaz 400 turistu mašīnas. Neskaitāmo laupīšanu sēriju vainago pavisam traģisks gadījums. Laupītāju uzbrukumā turistu autobusam iet bojā studenti no Latvijas. Viņi nebija ar mieru atdot bandītiem naudu un tie meiteni bez garas domāšanas nošāva. Latvijas puses protesti neko daudz nedod, tik vien, ka poļu policisti turpmāk apņemas neapturēt turistus. Savas galvas sāpes arī Latvijas likuma sargiem. Atklātībā parādās ziņas par Latvenergo 3 miljonu afēru. Lietas būtība – Latvenergo bija parādā 10 miljonus latu no jau bankrotējušajai bankai Baltija. Taču tā vietā, lai naudu atdotu pa taisno, banka parādu cedē kādai ārzonas firmai, bet ārzonas firma par pūlēm pievāc apmēram 3 daļu summas – 3 miljonus latu. Viens otrs valsts vīrs sākumā noskaņots šo lietu saukt par normālu biznesa darījumu. Taču izrādās, ka prokuratūrai ir cits viedoklis. Sāks izmeklēšana, kas ilgst vairākus gadus, taču lielas jēgas no tās nebūs. Tā arī nav zināms, kas īsti slēpās aiz ārzonas kompānijas. Tiesas priekšā tomēr nāksies stāties toreizējiem Latvenergo vadītājiem, kuri tad arī saņems simbolisku sodu par sliktu savu pienākumu pildīšanu. Tā nu šo 3 miljonu ceļi paliek miglātīti. Toties ir acīm redzams, kur paliek skandināvu uzņēmēju nauda. Norvēģi tirzniecības tīkli ir atklājuši Latviju un sāk te izplesties. Pirmie Rīgā parādās apģērbu veikali Kubus un Dressmann. Drīz vien seko arī pārtikas veikalu ķēde Rimi. Līdz nepazīšanai mainās universāla veikals centrs. To privatizē Norvēģi un iekārtota jaunu iepirkšanās centru. Uz veikalu gan tā kā pretendē arī aizsardzības ministrija. Kā nekā Pirmās republikas laikā tas bija armijas ekonomiskais veikals. Taču skaidrs, ka mūsdienās armija ar tirzniecību nenodarbosies un veikals tiek privātu uzņēmējiem. Tam seko arvien jaunas tirzniecības vietas. Lielveikals Mols, uz tā atklāšanu ierodas pats Norvēģijas karalis, arī Narvesen preses kioski. Viss kā Eiropā. 1997. gads, kad mēs iemācījāmies jaunu vārdu – mārketings. Latvijā ienākošie skandināvu veikali Dressmann, Kubus un Rimi strādāja pavisam pēc citiem principiem nekā līdz šim redzētie vietējie. Skandināvi piedāvāja citu modeli. Preces, šajā gadījumā apģērbi, veikalā izvietoti brīvi. Par īri jāmaksā, taču īres maksā atkarīgi no izmantoto kvadrātmetru skaita. Pircējs var visu aptaustīt, var pielaikot. Nav vairs obligāti jāsauc pārdevējs un jālūdz parādiet man to tur pelēko. Nē, to pelēko žaketi. Tā tad nav nepieciešama lieka pārdevēja, kas sēž aiz letes. Viss ir apdomāts un izrēķināts līdz sīkumam. Rimi – pirmais rietumu parauga pārtikas veikals Latvijā. Produktu izvietojums tajā vesela zinātne. Piemēram, maizes nodaļa atrodas veikala tālākajā galā, lai pa ceļam varētu nopirkt vēl kaut ko. Tāpat tālākajā stūrī meklējama gaļa un piens. Savukārt šokolāde un citi našķi novietoti iespējami tuvu kasēm, lai bērni vēl pēdējā brīdī iemestu iepirkumu ratos un skandāls nebūtu pārāk liels. Dārgākās preces novietotas 160 cm augstumā. Mārketinga speciālisti aprēķinājuši, ka tas ir pieaugušas sievietes vidējais acu augstums. Un tātad lētāki produkti novietojami zemāk. Ja vienā plauktā izvietotas līdzīgas preces, tad dārgākās pozicionējams pa labi. Vērums cilvēki ir labroču un tāpēc pirmot vers to, kas ērtāk tvērienam. Veikalam jābūt pēc iespējas plašākam un gaišākam. Tā
lai tajā būtu patīkami uzturēties. Un, jo ilgāk staigāsi, jo vairāk nopirksi. Pircējiem par visām šīm gudrībām nebija ne jausmas, taču tās darbojās. Nevelti pēc gadiem 8 klīšana pa lielveikaliem kļuva par latviešu mīļāko brīvā laika pavadīšanas veidu. Taču 97. gadā lielveikalu nākotne tik spoža viss nelikās. Tiem bija viens ļoti liels un nopietnas konkurents – tirgus. Rimī Dole un Rimī Purciems labu brīdi pat strādāja bez peļņas. Iedzīvotāji deva priekšroku blakus esošajiem tirdziņiem. Gan ieraduma, gan taupības dēļ. Preces tirgu tomēr bija par dažiem santīmiem lētākas. Arī kontrabandas cigaretes un spirtu atšķirībā no tirgus lielveikalu nepiedāvāja. Vēl pāris gadus turpinājās cīņa starp tirdziņiem un lielveikaliem, līdz beidzot kļuva skaidrs. Uzvarētājs tomēr ir lielveikals. Tas gan nenozīmē tirgus galu, jo daudzas preces, gaļu, dārzeņus, augļus daudzi turpināja pirkt te pie tirgus tantiņām. Dzīvot Latvijā ir kļuvis labāk, dzīvot ir kļuvis interesantāk un arī dārgāk. Ceļas komunālo pakalpojumu izmaksas, aug arī preču cenas veikalos. To, ka Latvija vairs nav pati lētākā zeme, ievēro ārzemnieku un iekļauj Rīgu pasaules dārgāko pilsētu sarakstā. Par laimi, ne pirmajā desmitniekā. Saskaņā ar Šveices konsultantu grupas Corporate Resources Group datiem Rīga dārdzības ziņā ieņem 40. 45. vietu pasaulē. Varam būt lepni, vismaz šajā ziņā esam apsteiguši kaimiņus. Tallina un Viļņa atrodas vairākas vietas zemāk. Tiesa, ielūkojoties maciņā, gan lielīties vairs negribas. Dzīves dārdzību izjūt ik viens. Nav vairs tālu tas brīdis, kad varēsim braukt iepirkties uz Berlīnu vai Romu. Tur būs lētāk. Vairāki radikālās nacionālās organizācijas pērkonkrustes biedri nospriež, nav Rīgā vietas tādam padomju okupācijas simbolam kā uzvaras piemineklis. Diez vai varas iestādes to kādreiz saņemsies novākt, tādēļ ar monumentu jātiek galā pašiem. Tā arī izdara, novieto pieminekļu pakājai bumbu un mēģina padomju simbolu uzlaist gaisā. Neveiksmīgi. Eksplozijā iet bojā viens no spridzinātājiem, bet piemineklis tikai mazliet apskādēts. Vēl pāris pērkonkrusta biedru no policijas bēguļos vairāk nekā gadu. Rodas grupa ar Eiropas aktuālo muzikālo elpu The Satellites. Oasis Britrock noskaņās ieturētās dziesmas Nekad, nekad un Baseins apliecina jauna spēka un jaunas paaudzes parādīšanos pašmāja mūzikā. Turpmāk Satellites dalībnieki būs viedokļu noteicēji arī citu ideju un muzikālās kritikas telpā. Bet radiostacija ēterā dominē pozitīvisma pārpilnā prāta vētra. Gada radio hits ir Tavas mājas manā āzotē. Latvija debitē hokeja čempionāta augstākajā divīzijā un debitē spīdoši. Neizšķirts ar tādām hokeja lielvalstīm kā Zviedrija un Kanāda, uzvaras pār vāciešiem, norvēģiem un frančiem. Tiesa, arī muļķīgs zaudējums pret Itāliju. Iznākums – godpilnā 7. vieta. Debijas reizei cienījami. Turpmāk katru pavasari Latvijas hokeju fanu armija dosies atbalstīt savējos uz pasaules čempionāta mājvietu, lai kur tā būtu. Un godam nopelnīs dūlāko fanu nosaukumu, ja ne visā pasaulē, tad Eiropā gan. Hokeja priekus drīz vien aizēno muļķīga traģēdija. Talsu pilsētas svētkos nogāžas ugunsdzēsēja auto pacēlāja gross, pilns ar cilvēkiem. Pacēlājs svētkos darbojās kā saudabīga atrakcija. Visi gribētāji ar tā palīdzību varēja palūkoties uz pilsētu no augšas. Taču gribētāji ir pārāk daudz. Grozā sakāpja 22 cilvēki. Normāli tas spēja pacelt 4. Strēle lūst, cilvēki krīt no 20 metru augstuma un 9 bērni iet bojā. Gadu mijā, kad cilvēki sasēdušies pie eglītes un gatavojas pūgāt vaļā šampanieti, pie viņiem ierodas premjerministrs Andris Šķēle. No televizora ekrāna valsts vīrs saka bargu runu. Visiem vajag nevis čīkstēt par grūto dzīvi, bet pašiem sākt kaut ko darīt. Nekas te nenotiks ātri un kā uz burvju nūjiņas pavēle, bet gan lēnām, smagi, par katru sīkumu izcīnot nogurdinošas kaujas ar mūsu muļķību, slinkumu un negodīgumu. Es redzu priekšā vienīgi smagu, ilgstošu darbu
un nemitīgus ķīviņus ar visādiem grūtgalvīšiem un neliešiem. Tā māca premjers. Skatītāji ir apmulsuši un šo runu atcerēsies pat vēl pēc 10 gadiem. Vai leģendārā jaungada runa par bikšu gludināšanu un angļu valodas mācīšanu tomēr nebija par skarbu? Es domāju, par skarbu varbūt nav tas īstais vārds. Protams, tā bija pilnīgi cita veida komunikācija, kura ļoti kontrastēja ar to pirms tam ierasto tādu oficiālo, atsvešināto, varbūt nedaudz liekulīgo tādu veidu, kā politiķi runāja ar sabiedrību. Līdz ar to tas, protams, bija kaut kas jauns un šokējošs tādā ziņā un pārsteidzošs un izraisīja milzīgu, teiksim, rezonanci sabiedrībā. Bet skarbi varbūt nav tas vārds, tāpēc, ka tur varbūt tomēr tajā ziņā bija daudz tādu ļoti politisku, ideoloģisku uzstādījumu. Viņi jau nebija par zobu mazgāšanu vai bikšu gludināšanu, viņi bija par to, ka cilvēkiem ir jāsaprot atbildība, kas ir viņiem pašiem par viņu dzīvēm, ja, un ka viņi nevar gaidīt tikai visu no valsts. Un tā ļoti liberāla runa, ja, teiksim, tāda politiski piesātināta, un varbūt, ka par skarbu vai aizvainojošu tā bija tikai tiem, kuri ļoti burtiski saprata, ka premjers aicina viņus mazgāt zobus. Ja. Gandrīz visu gadu pasaule ar aizturētu elpu seko līdzi notikumiem Amerikā. Paskat tik Savienoto Valstu 42. prezidents Bills Klintons tiek turēts aizdomās par seksuāla raksturu izpriecām ar Baltānam praktikanti Moniku Levinski. Prezidents liedzas, praktikantes tomās, bet politiskie oponenti mēģina izmantot gadījumu, lai dabūtu valsts galvu nost no amata. Gandrīz izdodas. Austrumeiropieši, tostarp arī mēs, skatāmies un brīnāmies. Saka, ko par tādiem niekiem var celt tādu brēku? Demokrātijas tradīcijas cienošajai Amerikai tas ir principi jautājums. Ne jau prezidenta draiskulības ar savu padoto, bet gan tas, ka viņš atļāvies nācijai melot, ka nekādu seksuālu attiecību nav bijis. Skandāls ir tik pamatīgs, ka Klintons knapi noturas amatā. Tomēr ar televīzijas starpniecību atvainoties tautai par savām izdarībām Klintonam nākas gan. Visā šajā jazgā nepamanīts paliek kāds notikums, kuram būs tālajošas sekas. Kaut kur pasaules otrā malā bārdains vīrs pasludina karu pret Ameriku un Izrēlu. Vīru sauc Osama bin Ladens. Tobrīd viņa vārds kaut ko izsaka viens pēcdienestu analītiķiem. Un arī tie, laikam jau sevišķi nopietni, viņu neuztver. Gan aicinājumu atbrīvot Jeruzālemi, gan paziņojumu, ka amerikāņu un viņu sabiedroto nogalināšana ir katra īstena musulmaņa pienākums. To, ka bin Ladens nav vienkārši plātīzeris, amerikāņi sapratīs tikai pēc 3 gadiem. Bet pagaidām pasauli uztrauc nevis kāda terorista draudi, bet nopietna ekonomiskā krīze. Sākas tā Āzijā. Tur ekonomikas kāpuma tempi ir tik strauji, ka izraisa inflāciju un vietējās naudas devalvāciju. Pirmā ir Taizeme. Drīz vien tai seko arī Dienvidkoreja, Indonēzija, Malaizija. Mazākā mērā cieši Japāna, Ķīna un Indija. Tomēr arī tur vērojams ražošanas apjomu kritums un masveida bankroti. Arī citur pasaulē sākas ķēdes reakcija. Vislielākā zaudētāja ir Krievija. Āzijas tirgū krītas pieprasījums pēc Krievijas izēvielām. Arī citos tirgos naftas un gāzes cenas krītas. Krievu ienākumi no eksporta jūtami samazinās, un valsts vairs nespēja savilkt budžeta galus kopā. Rezultātā Krievijas valdības spiest izsludināt defoltu, jeb nespēja atdot ārējos parādus. Rublis tiek devalvēts un seko masveidīga uzņēmumu un banku izputēšana. Starptautiskais valūtas fonds gan piešķir finansiālu palīdzību krīzē cietušajām valstīm, taču tā noder vien seku likvidēšanai. Pavisam apturēt krīzi neizdodas. Krīze tik lielā ekonomiskā veselumā kā Krievija izraisa patiešām lielus ietekmes viļņus. Šie viļņi neskars mūs to līdz, to ietekme varētu būt pietiekami lēna un ilglaicīga, izpaužoties nevis Latvijas ekonomiskās situācijas pasliktinājumā, bet attīstības tempu palēninājumā. Diemžēl Latvija vēl nav sasniegusi tādu ekonomikas diversifikāciju, lai uz krīzi Krievijā noraudzītos vienīgi ar zinātnisku interesi vai ļaunpriecīgu pārākumu. Latviju Krievijas finanšu krīze ietekmē dramatiski. Atkal sašķobās banku sektors. Eksports uz Krieviju gandrīz apstājas, pieaug bezdarbs. Viens labums no nelaimes gan ir. Latvijas uzņēmēji apjēdz, ka nav gudri turēt visas olas vienā groziņā. Šajā gadījumā orientēties tikai uz Krievijas tirgu.
Latviešiem svaigā atmiņā vēl ir 95. gada banku krīze, bet piedzīvojam nākamo. Tikai tagad tā pa īstam saprotam, ko Latvijas ekonomikai nozīmē Krievija. Eksporta apjoma samazinās, tātad samazinās arī valsts un cilvēku ienākumi. Vairāk vai mazāk to jūt visi. Pārtiks produktu plūsma uz Krieviju kļūst niecīga. Pēc rubļa devalvācijas Krieviem vairs nav izdevīgi pirkt mūsu dārgo pienu un šprotes. Satricinājumi piemeklē arī banku sistēmu. Neviena banka naudu ieguldījusi Krievijas vērtspapīros, taču tiem tagad graša cena. Cilvēki, gluži kā pirms 3 gadiem, atkal steidz izņemt naudu no šaubīgākajām bankām. Lielākā cietēja ir Rīgas Komercbanka. Glābšanā nākas iesaistīties valstī. Nav gan ļaunuma bez labuma. Saprotot, ka vienatnē izdzīvot grūti, bankas sāk apvienoties. Ja 90. gadu sākumā Latvijā bija 65 bankas, tad, dabiskās atlases ceļā, to skaits samazinājies līdz 20. Piemēram, Zemes banka apvienojas ar tobrīd vēl diezgan necelo Hansa banka Latvija. Rezultātā dzimst Hansa banka, kas kļūst par ietekmīgu spēku Baltijas finanšu sistēmā. Secinājums izdara arī ražotāji. Tagad ir acīm redzams, ka Krievijas tirgus ir pilnīgi neprognozējams. Tur iespējams gan nopelnīt lielu naudu, gan arī visu vienā rāvienā pazaudēt. Tādēļ vairums uzņēmēju pamazām sāk pārorientēties uz Eiropas tirgu. Risks ievērojami mazāks. Orientēties uz Eiropas vērtībām aicina arī politiķi. No viņiem vairs nav nekāda glābiņa. Klāt Saeimas vēlēšanas, kas līdzi atnes vēl neredzētu politiskās reklāmas vilni. Līdz šim partijas aprobežojās ar dažām televīzijas reklāmām, izbraucieniem pie Tautas un A3 formātu reklāmas plakātiem. Tagad pie apvāršņa parādās jauns spēlētājs – Tautas partija. Tās reklāmas kampaņa pārspēja visu līdz šim redzēto. Deputātu kandidāti televīzijā un žurnālos parādās tik bieži, ka liekas jau kā ģimenes locekļi. Visās melās ir rēgojas milzīgi plakāti ar partijas vadoņa Andra Šķēles seju. Viņš ir atgriezies, lai strādātu. Rezultāti neizpaliek. Tautas partija vēlēšanās uzvar. Arī pārējām partijām virziens ir skaidrs. Turpmāk jāreklamējas uz nebēdu. Attiecības ar Krieviju vēlēšanu iznākums nemaina. Tās ir noslīdējušas līdz 0 punktam. Nespējot apturēt Latviju ceļā uz Eiropas Savienību un NATO, Krievija mūs izvēlas par ienaidnieku numuru 1. Iegānstu netrūkst. Masveidā tiekot pārkāptas nepilsoņu cilvēktiesības. Attiecības sāsinājās pavasarī un nebija ilgi jāgaida, kad Maskavas mērs Jurijs Luškovs aicināja boikotēt Latvijas preces. Pērkot Rīgas šprotes, tu atbalsti fašismu. Tāda lūk pretlatvijas propaganda. Nemierīgo pavasari ievadīja pensionāru pikets pie Rīgas domes. Iemesli, kāpēc pensionāri sapulcējās, bija gaužām ikdienišķi. Cēlās komunālo pakalpojumu cenas un daudz vairs nespēja samaksāt par dzīvokli. Taču, ja citkārt vecie ļaudis paklaigāja un izklīda, tad šoreiz ļaužu masas bija tik lielas, ka nosprostoja satiksmi Valdemāra ielā. Kārtība ieviest ieradās policijas vienība, ko pensionāri sagaidīja visai naidīgi. Lāmas, apvainojumi, grūstīšanās, spļaudīšanās, steku vicināšana. To visu iemūžināja ne tikai vietējās, bet arī ārvalstu televīzijas kompānijas. Krievijā to nekavējās pasniegt kā pie varas esošo latviešu nacionālistu izrēķināšanos ar Krievu sirmgalviem. Tas nekas, ka pūlī bija dažādu tautību pensionāri. Turpinājums sekoja pēc 2 nedēļām, 16. martā, kad bijušie leģionāri lika pie brīvības pieminekļa ziedus karā kritušo biedru piemiņai. Leģionāru gājiens bija noticis arī citus gadus, taču tad tas, izņemot pašus dalībniekus, nevienu neinteresēja. Sīka ziņa, laikraksts 4. lapspusē, augstākais, uz ko varēja pretendēt šis notikums. Taču šoreiz viss bija savādāk. Vēsts par gaidāmo gājienu jau laikus parādījās avīzēs, tāpēc te leģionāri sagaidīja gan atbalstītāji, gan noliedzēji, plus vēl bars ar pašmāju un ārzemju mēdījiem. Tās pašas dienas vakarā Krievijas televīzijā uzzinājām, ka Latvijā atzimst fašisms, jo pa ielām maršē esesieši teju pilnos formas tērpos. Propagandas karu Latvija tomēr zaudēja. Vēsti par esesiešiem ātri pārķēra citu valstu mēdīji, bet mūsu mēģinājumi taisnoties par vēstures gaitu tomēr neatrada dzirdīgas ausis. Abus iepriekšējos notikumus
notikumus un to izraisītās sekas varētu uzskatīt par sakritību. Sprādzieni pie Rīgas sinagogas pāris nedēļas pēc leģionāra gājiena par nejaušību grūti pieņemt. Pārāk uzskatāmi Latvija tika mālēta par 4. reihu un jaunu nacismu šūpuli. Liela skāde sinagogā nebija nodarīta, izsist pāris stikli un sabojātas durvis, taču skandāls izcēlās pamatīgs. Amatu zaudēja policijas vadība. Pārmetums nācās uzklausīt spēcdienestu priekšniekiem, bet diplomāti varēja taisnoties visai pasaulē, ka ebreju grautiņi Latvijā nenotiek. Vainīgos tomēr neatrada. Gluži tāpat kā tos, kas ap to pašu laiku uzspridzināja bumbu pie Krievijas vēstniecības. Kādreizējā Krievijas cara Pētera I namiņš, vēsturisks piemineklis pašā Rīgas sirdī. 1998. gada pavasarī tas kļuva par strīdus ābolu. Valsts nekustamā īpašuma aģentūra namu pārdeva firmai Merks, darījuma summa 380 000 latu. Problēmas sākās brīdī, kad namā iebarikādējās Krievu kopienas pārstāvji un pieprasīja namu atdot viņiem. Ko darīt? Darījums ar firmu jau bija noslēgts. Beidzot nolēma tā, ja Krievu kopiena savāks naudiņu, tad drīkstēs namu no firmas atpirkt. Kopienas pārstāvji centās savākt naudu Maskavā. Nekas prātīgs no tā neiznāca. Maskava gan mīlēja kritizēt Latviju, taču naudu dot tā nebija ar mieru. Rietumu tipa veikali Rīgā jau ir. Laiks pie darba ķerties arhitektiem un celtniekiem. Parādās jaunas biroja ēkas, jaunas izklaides vietas. Mainās pat centrālā dzelzceļa stacija. Tomēr piesardzīgākie rīdzinieki brīdina. Varbūt nevajadzētu aizrauties ar būvēšanos centrā, ka nesabojājam vēsturisko mantojumu. Tiek nolēmts mainīt Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas izskatu. Pēc Norvēģi ieteikuma to iecerēts padarīt par tirdzniecības zonu. Sākumā gan daudz uztraucas, vai izdosies tikt vaļā no bomžiem, kas te nāk pārnakšņot un diedelē naudu. Taču, kad pēc 2 gadiem projektu realizē, kļūst skaidrs, ka uztraukums bijis velts. Blīvajā tirdzniecības zonā bezpajumtniekiem vienkārši nav vietas. Mūsdienīgam biznesam vajadzīgs moderns office. To saprot gan uzņēmēji, gan būvnieki. Sākas jaunu ofisu ēku būve. Pirmā no tām ir Valdemāra centrs. Īres maksa augstāka nekā vecajās ēkās. Toties telpu izkārtojums ir moderns un funkcionāls. Arī apmeklētājiem nav jāmaldās šauros gaitiņos. Visu var ātri un viegli atrast. Gada auto Škoda Octavia. Publika jau pirmajās auto izstādēs augstu novērtē Čehijā ražoto mašīnu, cenas un kvalitātes attiecību. Latvijā Škodu sāk tirgot tikai 98. gadā, taču īsā laikā tā kļūst par vienu no pirktākajām markām. Jaunu BMW ne katrs var atļauties, bet jaunu Škodu ļoti daudzi. UNESCO, jeb Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Rīgas vēsturisko centru iekļauj pasaules mantojuma sarakstā. Lielais gods mums tiek pamatoti. Pilsētai drīz apritēs 800 gadi, un tās jūgendstila arhitektūra ir unikāla. 98. gada rudenī Latvijas Rādio 2 notiek pilnīga pāreja uz latviešu mūziku, kurā dominē šlāgeri, pop un rock mūzika latviski, slāviski, vāciskās intonācijās, kuras it kā atbilst latviešu klausītāju mentalitātei. Turpmāk ik viens censonis, kuram mājās atrodamas klavierītes ar programmējamu ritmu, varēs nest savus dziesmas uz sabiedrisko radio un būt pārliecināts, ka tās nokļūst tā saucamajā rotācijā. Kur nu vēl demokrātiskāk? Mobilais telefons vairs nav tikai bagātniekiem pieejams luksus, bet ikdienas prece, ko var iegādāties arī žurnālists un policists. Par revolūciju mobilo sakaru jomā lielā mērā jāpateicas otra mobilā operatora ienākšanai Latvijas tirgū. Licence tiek vietējai kompānijai Baltkom. Konkurences apstākļos arī līdzšinējais monopolists Latvijas mobilais telefons ir spiests domāt par patērētājiem draudzīgākām cenām. Un klienti, protams, ir ieguvēji. Vai mobilo sakaru cenas būtu kritušās, ja Latvijā neienāktu otrs operators? Es domāju, ka viņas nebūtu kritušās tik strauji un tik daudz, un es domāju arī, ka otrā operatora ienākšana bija neizbēgama. Ienāca sākotnēji Baltkoms, kuru pārpirka Tele2,
Bet jāsaka, ka Baltkom lielā inovācija Latvijas tirgū bija zelta zivtiņa, bija priekšapmaksas karte, kurai bija noteikta apmaksāta summa, un tādā veidā šo mobilo telefonu varēja atļauties arī citi ekonomiskie slāņi nekā cilvēki, kuriem uzticēja vismaz 90. gadu beigās apmaksāt pēcapmaksas rēķinus, kur varēja būt visai iespaidīgi. Kādas vispār 90. gadu beigās bija mobilo sakaru cenas Latvijā, ja salīdzinām ar citām valstīm? Augstas, zemas, vidējas? Latvijā, cik es atceros, protams, man bija darba telefons, es viņa rēķinus nemaksāju, bet man liekas, ka bija parastiem pilsoņiem jāmaksā ap kādu 20 centīmu minūtē. Un tas droši vien bija Eiropas mērogā mazliet tā kā augstā galā, jo, protams, citi Eiropas operatori jau bija darbojušies vairākus gadus un bija nomaksājuši savus tīklus, darbojās lielākos tirgos un varēja atļauties zemāku cenu politiku. Daļā Eiropas apritē nāk jauna nauda – eiro. Maciņos vai krājkases cūciņās parasts eiropietis to vēl ielikt nevar. Sākumā nauda figurē tikai bezskaidros norēķinos, taču pirmais un galvenais solis ir spērts – radīta vienota norēķinu sistēma. Pāris gadi, kas paiet līdz pilnvērtīgai naudas ieviešanai, ir labs laiks, lai morāli sagatavotu visus Eiropas iedzīvotājus neizbēgamajam, ka nāksies atvadīties no markām, frankiem, lirām un peso. Tos aizstās vienotais eiro. Eiropiešiem nāks domāt ne tikai par eiro ieviešanu. Eiropas Savienību satricina līdz šim nepieredzēts skandāls. Žaka Santēra vadīto Eiropas komisiju, citiem vārdiem sakot valdību, vaino korupcijās un blēdībās. Nē, dzimteni un nekustamos īpašumus gan neviens Eirokomisārs nav pārdevis, taču sīkāka pārkāpumi gan nāk gaismā. Skandāla lielākā vaininiece ir Edīte Kresona, bijusī Francijas premjerministre un toreizējā Eiropas zinātnes un tehnoloģiju komisāre. Starp citu, vienīgā sieviete, kas ieņēmusi šo amatu. Viņa savu personīgo zobārstu uz Eiropas Savienības rēķina noformēja kā pieaicinātu zinātnisko līdzstrādnieku un pat vadāja līdzi komandējumos. It kā jau sīkums, īpaši ieņemam vērā kādas vaļības uz valsts rēķina tajā laikā atļāvās politiķi Latvijā, taču sīkāk pārbauda atklāja arī citus neliederīgus tēriņus Eiropas komisijā, kurai beigās neatliek nekas cits, kā pilnā sastāvā atkāpties. Gods kam gods, komisijas vadītājs Žaks Santērs pārkāpumus nenoliedz un uzskata, ka par nesmukumu jāatbild visiem komisāriem solidāri. Eiropas Savienība izdara secinājumus un izveido Eiropas korupcijas apkarošanas biroju. Tas turpmāk pieskatīs, lai politiķi nejauktu savu kabatu ar valsts kabatu. Vēl viens uzlabojums – Eiropas komisijas darbība tiek padarīta caurspīdīgāka un tās dokumenti publiski pieejamāki. Tātad politiķiem būs grūtāk kaut ko noslēpt no sabiedrības. Kadru pārbīdes notiek ne tikai Eiropā vien. Gadu mijā televīzijā uzstājas Krievijas prezidents Boris Jeļcins. Skatītāji, kas gaida apcerīgu runu par aizvadītajā gadā paveikto, ir vairāk nekā pārsteigti. Jeļcins paziņo par atkāpšanos no amata veselības stāvokļa dēļ. Я ухожу. Savā vietā viņš atstāja premjerministru Vladimiru Putinu. Reti kurš šaubās, ka Putins uzvarēs arī vēlēšanās un kļūs par nākamo Krievijas prezidentu. Tā arī notiek. Ir likti pamati jaunai tradīcijai. Turpmāk Krievijas prezidents vēl amatā esot nominēs sava krēsla mantinieku un vēlēšanas būs tikai formalitāte. Pārsteigumi notiek arī citviet. Jaunajai un vecajai Eiropai, jeb līdzinējām dalību valstīm un potenciālajām jaunpienācējām, dažos jautājumos viedokļi atšķiras. Ko jaunās valstis uzskata par elementāru kārtības ieviešanu, to vecās sauc par cilvēktiesību pārkāpumiem. Īpaši spilgti to parāda konflikts Čehijas pilsētā Ustī. Tur Čehi savas attiecības ar vietējiem čigāniem risina tādām metodēm, kas nokļūst visas Eiropas uzmanības centrā. Līdz 90. gadu beigām Eiropā diez vai kāds zināja par Ušķī pilsētu Čehijas ziemeļrietumos. 90 000 iedzīvotāju, 9. lielākā Čehijā. Principā nekā ievērības cienīga.
Slavena Ustsī kļuva pateicoties čigāniem un viņu saspringtajām attiecībām ar vietējiem iedzīvotājiem. 1998. gada augustā Eiropu pārsteidza ziņa. Čehi Ustsī pilsētā būvē čigānu geto. Kā? Tā vienkārši apjožo čigānu teritoriju ar 150 metrus garu sētu. Geto 20. gadsimta nogalē, Eiropas centrā. Tas bija ārkārtējs notikums. Konflikta epicentrs Matični iela nav gara, stiepjas no upes līdz dzelzceļam, apmēram kādi 150-200 metru. Te ielas vienā pusē privāta mājas, tajās dzīvo godājami čehi pilsoņi no rīta iet uz darbu, vakarā nāk mājās, maksā nodokļus, ievēro likumus. Bet te otrajā pusē čigānu mitekļi. No 150 te dzīvojošiem darbs ir tikai dažiem. Konflikts starp abām ielas pusēm bija neizbēgams. Čehi kurnē, ka čigāni pa naktīm trokšņo, neļauj gulēt, un čigāni bērni dauzās pa visu ielu. Čigāni oponēja, jūs, čehi, esat rasisti, beidziet te demonstrēt savus aizspriedumus. Notika tā, ka pilsētas varas iestādes nostājās respektablo pilsoņu pusē. Lai pasargātu viņu mieru, nolēma ielai pa vidu uzcelt žogu, caurredzamu. Kad to uzzināja cilvēktiesību aktīvisti, izcēlās starptautisks skandāls. Tas lika nu ieceres atteikties uz laiku. Arī rajona varas iestādēm bija savi argumenti. Žogs bojāšot lūk šo skaisto koku saknes. Tomēr par spīti protestiem pēc gada, 1999. gada rudenī, žogs vienas nakts laikā tomēr tika uzcelts. Eiropā sacēlās īsta sašutuma vētra. Izskanēja pat iebildumi, ka tik rasistisku valsti nevajadzētu uzņemt Eiropas Savienībā. Te pie sētas piketēja vietējie čigāni, aktīvisti no Čehijas, aktīvisti no Polijas un pat aktīvisti no Lietuvas. Reaģēt nācās arī Čehijas prezidentam Václavam Havelam. Viņš aicināja nebūvēt sētas cilvēku prātos. Sēta Matični ielā nostāvēja 6 nedēļas. Pašvaldībai un vietējiem iedzīvotājiem nācās piekāpties starptautiskā spiediena priekšā. Taču arī tagad, pēc 10 gadiem, čigāni un čehi šajā ielā nav sākuši dzīvot draudzīgāk. Vārti uz Eiropu ir vaļā tik plaši, cik vien var. Gada sākumā sāk darboties bezvīzu režīms ar Schengens līgumu valstīm. Ja ienāk prātā doties uz Romu vai Vīni, lūdzu, kāp lidmašīnā un aiziet. Neaizmirst tik paņemt līdzi pasi. Bez tās nelaidīs ne lidmašīnā, ne pāri robežai. Atrodas arī drosmīgi ļaudis, kas robežu šķērso bez visādām formalitātēm. Vairāk vides aktīvisti no Latvijas ar laivu nelegāli aizkļūst līdz nesen uzceltajam lietuviešu naftas terminālim Būtiņģai un izvieto tur protesta plakātus. Akcijas iemesls – termināls uzcelts atklātā jūrā, ja gadīsies naftas noplūde. Piesārņojums nonāks jūrā, nevis ostas teritorijā. Turpmākajos gados tā tiešām notiks. Neliels daudzums naftas produktu noplūdīs un sasniegs Latviju. Lietuvieši gan samaksās kompensāciju, tomēr riska faktors nekur nepazudīs. Bet Latvija, tuvas un tālas valstis, pārsteidz ar skandālu, kas skar valsts amatpersonu intīmo dzīvi. Latvijas politiķu aprindās ir modē tuvas attiecības ar nepilngadīgiem zēniem. Ar šādu ziņu sabiedrību šokē televīzijas raidījums Nedēļa. Sarosās arī Saeimas deputāti, protams, no tām partijām, kuru biedru vārdi skandālā nav piesaukti. Kā jau daždien šādos gadījumos pieņemts, tiek izveidota parlamentārā izmeklēšanas komisija, kurai jāpēta, ir mūsu politiķi pedofīli vai tomēr nē. Komisijas darbs beidzas ar grandiozu skandālu. Parlamentāro izmeklētāju pārstāvis Jānis Adamsons no Saeimas tribīnes paziņo, ka pedofīlijas lietā varētu būt iejauktas prominentas personas. Valsts ieņēmuma dienas vadītājs Andrejs Sončiks, tieslietu ministrs Valdis Birkaus, ministra prezidents Andris Šķēle. Nekādu neapgāžamu pierādījumu gan nav, un beigās lielākās nepatikšanas sanāk pašam Ādamsonam. Viņu par neslavas celšanu un dienesta stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu iesūdzēs tiesā. Tā viņam piespriedīs naudas sodu 130 minimālo algu apmērā. Nevienu prominento pedofīlu tā arī neizdosies noķert, un aiz restēm nonāks vien daži sīkāki gariņi. Piemēram, skaistuma konkursu rīkotājs Ainārs Eisaks. Tomēr Latvija izceļas ne tikai ar skandāliem vien. Par jauno
jauno valsts prezidenti tiek ievēlēta Kanādas latviete, profesore Vaira Vīķa Freiberga. Augstajā amatā viņa nonāk diezgan nejauši. Pēc tam, kad partijas nav spējušas atrast kopējo valodu par citiem kandidātiem, ne Anatolijs Gorbunovs, ne Raimons Pauls un Vaira Paegle nesavāc balsu vairākumu. Tad sociāldemokrāta līderis Juris Bojārs izdara gājienu ar melno zirdziņu. Par kandidātu izvirza gandrīz nevienam nezināmo Vairu Vīķu Freibergu. Tieši viņa saņem 53 balsis un kļūst par pirmo prezidenta sievieti postsociālisma valstīs. Dzīve drīz vien pierādīs, ka politiķi, ja vēlējās saņemt prezidentu, kas viņiem klausīs uz vārda, ir kļūdījušies. Īpašu pateicību parādā viņi nevienam nejūtas un politiķus pārlieku nerespektē. Pēc visām pašreizējām pazīmēm spriežot, valsts un tauta iegūs priekšgalā rietumnieciskas demokrātijas principos un praksē audzinātu cilvēku ar stipri jaušamu nacionālu un intelektuālu ievirzi, turklāt brīvu no pagātnes atsvariem un pieradumu liekt muguru tuvākajai aizrobežai. Automašīnu skaits Latvijā pieaug lēni. Pagaidām līzings vēl nav nācis modē. Taču arī nepārāk straujais spēkratu pieaugums liek sevi manīt, īpaši jau Rīgā. Rodas sastrēgumi, centrā vairs nav atrodama brīva vieta, kur braucamo nolikt. Gudras galvas atrod risinājumu. Būvēsim daudzstāvu autostāvvietas, tādas, kā redzēts rietumos. Rīgas centrā parādās pirmās daudzstāvu autostāvvietas pie Centrāla tirgus un Vecās Ģertrūdes baznīcas. Pieredzes to būvē nav, tādēļ stāvvietas iznākušas diezgan šauras. Izmēros lielāku mašīnu ir viegli saskrāpēt, mēģinot lavierēt pa uzbrauktuvi vai nobrauktuvi. Gandrīz vienlaikus ar jauno stāvvietu atklāšanu ceļas arī maksa par pašvaldību stāvvietām pilsētas centrā no 40 centīmiem līdz pat latām stundā. Lamanšā aiztur kuģi Nemo. Tā tilpnē ir 23 tonnas marihuānas, bet uz klāja jūrnieki no Latvijas. Marihuāna kuģī iekrauta Marokā un bija paredzēta realizēšanai bijušā austrumu bloka valstīs. Kravas tirgus vērtība aptuveni $43 miljoni. Jūrnieki gan dievojas, ka par kravu neko nav zinājuši, tādēļ pie atbildības sauc kuģi saimniekus. Savs narkotiku skandāls arī pašu mājās. Rīgas lidostā aiztur Latvijas modeļu asociācijas prezidenti Dairu Silavu un menedžeri Rolandu Privērtu. Pie Silavas atrod gandrīz 2 kilogramus kokaīna, pie Privērta mazāk, tikai pāris gramus. Tiesa abiem piespriež vairāku gadu cietumsodu. Ja Silava pēc soda izciešanas būs labojusies, tad Privērts gan pie prāta nenāks. Viņu drīz vien par narkotiku kontrabandu arestēs tālajā Ekvadorā. 2 dienas, 16. un 17. jūlijā, Bauskā pulcējas country mūzikas cienītāji no visas Latvijas. Te norisinās pirmais country mūzikas festivāls. 5000 skatītāju priekšā uzstājas mākslinieki no Latvijas, Igaunijas un Amerikas. Viesu vidū ir gan labi zināmās vietējās grupas Dakota un Ornaments, gan arī autentisks Teksasas kaubojs vārdā Reis Teits. Viņš Bauskā nokļūs pateicoties savai sievai, latvietei. Turpmāk Bauskas country festivāls kļūs par ikgadēju notikumu. Pirmais Latvijas futbolists noslēdz līgumu ar Anglijas Premjerlīgas klubu. Tas ir Marijāns Pahars, kurš sāk spēlēt Southamptonā un dara to ļoti veiksmīgi, pēc pāris gadiem kļūstot par vienu no labākajiem vārtu guvējiem visā līgā. Karjeras augšupēju un pārēju uz vienu no pasaules labākajiem klubiem Manchesteras United diemžēl izjauc nelaimīga trauma. Būvējas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Lido. Tās krasta ielā uzceļ vēl neredzēta vēriena izklaides kompleksu. Pirmās kārtas izmaksas vien ir $10 miljoni. Otrā kārta plānota vēl dārgāka – $100 miljoni. Tomēr lielie tēriņi ir tā vērti, jo uzceltais komplekss drīz vien kļūs ne tikai par iecienītu rīdznieku atpūtas vietu, bet arī par teju vai obligātu turisma apmeklējumu objektu. Te iegriežas grupas no visām pasaules malām. Kā apgalvoja Lido īpašnieks Gunārs Ķirsons, 22 metrus augstā egla, ko uzstādīs krasta ielas atpūtas un ēdināšanas kompleksā, būs lepnākā Eiropā, jo tajā degs 50 000 lampiņu, bet, piemēram, Ņujorkas centrālajā eglē mirgos tikai 32 000 un Vašingtonas eglē 28 000 lampiņu. Ķirsona egli tikšot darināta no zariem, nevis cirsta mežā.
Laika periods 1997–99. Tagad par naudu un ko par to varēja nopirkt. Tipiskākās, modernākās un interesantākās lietas, priekšmeti un apģērbi. Sāksim ar algu. Vidējā alga periodā 125 lati, kas adekvāts $215. Lietots 10-gadīgs 3. sērijas BMW $4000. Litrs 95. benzīna 34 centīmi, 3 istab dzīvoklis Zolitūdē $9000, dators ar Pentium procesoru $800. Kas plauktos? Viagra. Izslavētais un izreklamētais brīnumlīdzeklis potences uzlabošanai beidzot sasniedz arī Latviju. Melnajā tirgū pie seksoterapeitiem, jā, izrādās arī viņiem ir savs melnais tirgus. Zāles varēja nopirkt vēl pirms tās oficiāli atļauj tirgot mūsu valstī. Uz demografisko situāciju, kā vēlāk kļūst skaidrs, Viagras atnākšana būtisku iespaidu neatstāja. Latvijas hokeja izlases krēkls. Nepārāk praktisks apģērba gabals, jo lietojams vien pāris reizes gadā. Visvairāk pavasarī, kad sākas pasaules hokeja čempionāta trakums. No fanu viedokļa labāks ir tumšsarkanais krēkls. Ja aplies ar alu, tad pleķi nebūs redzami kā uz baltā. Mazgāt nav ieteicams, jo uz īstā fanu krēkla ir hokeja izlases tagadējā un 3 iepriekšējo sastāvu autogrāfu kolekcija. Fērbijs – elektroniskais mājdzīvnieks, kas ietērpts plastmasā un mākslīgajās spalvās. Jāsamīļo un jāapčubina, tad arī viņš sāks runāt ar tevi savā fērbiju valodā. Spēj komunicēt arī ar citiem fērbijiem. Tātad, ja maciņš ļauj, vari norganizēt veselu fērbiju komūnu vai fermu. DVD jeb Digital Video Disc. Jauns audio un video formāts, kas augstās cenas dēļ visai gausi sasniedz Latviju. Atskaņotāji dārgi, arī pats disks nav no lētajiem, virs 10 latiem. Pie tam pirātisko filmu kopijas sākumā uz tiem nav pieejamas. Tomēr dažu gadu laikā arī DVD bija lēmts kļūt par masu produktu, kurā ierakstīja visu, sākot no Holivudas grāvējiem un beidzot ar amatieru porno. Stringi – tāds intīmāks apģērba gabals, kuram vēl šodien valodnieki nav izdomājuši latvisko nosaukumu. Varbūt nav īpaši ērtas, jo to forma ir izteikti pieguļoša, lai neteiktu vairāk. Toties skaitās ļoti seksīgas. Brendijs Merkūrs. Franči droši vien būtu šausmās, ka mēs dēvējam šo šķidrumu par brendiju. Taču Latvijas tirgu tas aizgāja uz urrā. Lēts, tikai pāris lati un garša nerada izteiktu nelabumu sajūtu. Atšķirībā no šņābja var piedāvāt arī meitenēm. Un ko gan vēl vairāk vajag, lai piektdienas vakars būtu labi pavadīts? Žurnāls Privātā dzīve. Šis ir izdevuma 13. numurs. Beidzot varam justies kā īsteni eiropieši. Mums ir savs dzeltenais žurnāls. Vietējo slavenību ballītes, bagātnieku drēbju skapji, turīgu dāmu mākslīgās krūtis, no krūmiem uzņemtas slēgto pasākumu bildes, baumas un versijas. Vārdsakot viss, ko vienmēr bijām vēlējušies uzzināt, tikai kautrējamies paprasīt. Maksājumu karte. Šī vēl saglabājusies no bankas Baltija laikiem. Pamazām pagātnē aiziet tie laiki, kad uzņēmumu darbinieki 2 reizes mēnesī satikās pie kases lodziņa, lai saņemtu godam nopelnīto algu. Kasiera aizstāja plastikātu kartiņu, kas ļauj bankomātā izņemt to naudu, ko darbinieku kontā ieskaitīs darba devējs. Pagaidām modē ir tikai debetkartes, kas ļauj iztērēt tikai to, ko esi nopelnījis. Alus plastmasas pudelē. Sarunā zem 4 acīm gan ražotāji atzīst, ka alu pildīt šādos traukos nav stils. Taču, ko darīt? Latvietis prot rēķināt un zina, ka pusotras litras alus, lai arī plastmasas iepakojumā, ir vairāk nekā puslitrs, lai arī stikla pudelē. Pie tam plastmasā nereti pildīja arī tās augtos stipros alus. Nes kāpēc tos sauca dzīvu radību vārdos – lāču alus, rubeņu alus, ar alkohola saturu līdz 9%. Ekonomiskais efekts acīm redzams. Sony PlayStation spēļu konsole. Viss sākās ar pirmajiem datoriem un Tetrī. Bija tāda spēlīte, kur jākārto klucīši. Tehnikai attīstoties, parādījās arī nopietnākas spēles un nopietnāka aparatūra. Tagad varējām apsēsties pie televizora un kaut visu nakti uz lielā ekrāna šaut zombijus un citus mošķus, kuru nav pat sarkanajā grāmatā. Apģērbs.
Humpalu laikmets visā tā krāšņumā. Maz ir tāda Latvijas iedzīvotāja, kuru gardrobē nebūtu kaut kas no second hand. Pieprasījumu veicina arī televīzijā redzamie amerikāņu jauniešu seriāli. Mūsu jaunie kopē varoņus un atdarina tos arī apģērbā. Kaut kas no sportiskā, kaut kas no disko. Šādu labumu humpalās cik uziet. Dāmas vēl aizvien turās pie klasiskajiem bikškostīmiem, bet kungi krāsainās žaketes nomaina pret neuzkrītošākiem toņiem. Baltas zeķes pie uzvalka vairs neviens nevelk. Renesansi piedzīvo džinsi un sporta apavi, jeb tās augtās botas. Tā bija dokumentālā seriāla Atgriešanās Eiropā 4. sērija. Nākamajā reizē 2002. gads. Daugavpils meitene pret Velsas princi, sprādziens Universāla veikalā Centrs, Marija N. uzvar Eirovīzijā, Nācija skatās realitātes šovus, Rīgai 800, Somu pirti nomaina ūdens atrakcijas. Visu labu un līdz nākamajai sērijai!